sveicināti raidījumā Viens gudrāks par dzēržmīti. Šajā raidījumā mums ir divas komandas, lai gan komandas skaits ir neierobežots. Katrai komandai uz viņu galda ir novietotas 8 grāmatas, un katrai komandai ir sava dzēržmīja. Tiesneši ir tīci komandas, un vēlams, lai tiesneši būtu skolotāji. Skolotāji un tiesneši izdomā 8 vārdus vai vārdu savienojumus. Spēles gaita notiek šādi. Komandas tiesnesis dod komandas pirmajam spēlētājiem izvēlēties latiņu. Pēc signāla tiek parādīti šie vārdi un spēlētājs tos izlasa. Komandas spēlētājs kolonas priekšā met pa izvēlēto mācību priekšmetu grāmatu, kur viņu prāt ir visatbilstošākā vārda. Spēlētājs ir trāpījis pa latviešu valodas grāmatu un tagad viņš pamato savu izvēli. Koks ir pirmais deklinācijas lietvārds. Pēc katras reizes komandas spēlētājs nomainās. Tagad nākošajam spēlētājiem ir palikušas tikai 7 grāmatas. Vērtēšanas kritērija. Par katru precīzu trāpījumu un pamatojumu tiek iegūts 1 punkts. Ja ir trāpīts, bet bez pamatojuma, komanda iegūs 0,5 punktus. Komanda, kur pabeidz pirmā, saņem papildus 2 punktus, bet otrā ātrākā komanda saņem 1 papildus punktu. Tiesnesis ir tiesīgs piešķirt papildus 0,5 punktus par